Kad dzīvosim labāk? Tagad vai nekad? To Saeimas debatēs par ekonomiku valdošajiem jautā mūsu deputāti. Aizritējusi kārtējā Saeimas sēde, kad valdošie demonstrē savu nihilismu pret pensionāriem un maznodrošinātajām ģimenēm. Mūsu frakcija saņem kārtējo atrakstīšanos par Evikas Siliņas dzīrēm mēra laikā. Šīs nedēļas Saeimas debašu lielāko laiku aizņēma debats par ekonomiku, jeb citiem vārdiem par progresa ziņojumu, proti kā Latvija progresē vai arī regresē. Latvija pirmajā vietā deputāti piedalījās ar ļoti asu kritiku, un lūk, ko frakcijas vārdā teica frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Fiskālās konsolidācijas plāna nav, nodokļu politikas plāna nav, izdevumu samazināšanas scenārija nav, automātisku pretkrīzes mehānismu nav un prioritāšu saraksta krīzes gadījumam nav. Un par to, ka nav, to mēs varam pārliecināties arī šodien par to krīzi, kas mums te notiek Latgalē ar kārtējiem droniem. Bet atgriežoties pie ekonomikas, kopumā šis tā sauktais progresa ziņojums rada satraucošu iespaidu. Valdība vienlaikus publiski uztur optimisku ekonomiskas izaugsmes stāstu, bet pašā dokumentā atzīst augstu varbūtību pesimistiskajiem scenārijiem, būtisku budžeta deficītu pieaugumu un nopietnus fiskālos riskus. Taču atkārtošu, ka šiem riskiem nesako konkrēts rīcības plāns, neskaidra prioritāšu politika, ne sabiedrībai godīgi pateikts, kādu cenu par šīm prognozēm nāksies maksāt nākotnē. Kamēr valdība turpinās lidināties mākoņos starp optimistiskajiem un pesimistiskajiem scenārijiem, bez reāla plāna, cilvēki turpinās vienkārši jautāt, kad dzīvosim labāk. Un interesanti gan, ko viņiem atbildētu Ašerādena kungs. Jāsaka, ka ir aizritējusi jau kārtējā plenārsēdē, kurā pie varas esošie atklāti demonstrē savu nihilismu pret pensionāriem un masturīgākajām iedzīvotāju grupām. Proti Latvija pirmajā vietā ierosināja grozījums iedzīvotāju ienākumu nodoklī, kas skar tieši šī nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām. Protams, ka tie tika noraidīti. Un lūk, ko par šo teica deputāte Ramona Petrāviča. Šobrīd ģimenes, kurās ir vairāki bērni, bet viņu ienākumi ir zemi, nespēj izmantot tās atlaides, ko valsts piedāvā, tātad neapliekamo minimumu. Ja ir 4 bērni, bet pelnītājs ir piemēram 1, tātad ģimenei ir jābūt tam vienam pelnītājam algai 1800, lai viņš varētu izmantot šos atvieglojumus. Tāpēc mans piedāvājums ir, ja tas atvieglojums netiek izmantots pilnībā, tad šo nodokļu daļu, kas netiek izmantot, cilvēkam ģimenei ieskaita kontā. Un tas ir tiešām atbalsts daudz bērnu ģimenēm un atbalsts tiem, kuri pelna un saņem mazāk. Tas ir konkrēti mērķēts atbalsts, nevis helikoptera nauda. Vēl tikai jāpiebilst, ka par šo Latviju pirmajā vietā ierosinājumu balsoja opozīcijas partijas, kopskaitā 37 deputāti, pret bija 9 no pozīcijas partijām un atturējās 33. Atkal jāsaka atturējās, jo tā ir smukāk. Otrajā gadījumā Latvija pirmajā vietā ierosināja grozījumus likumā par valsts pensijām, kas skar piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gada 31. decembrim. Un lūk, ko par šo ierosinājumu teica Edmunds Ziltiņš. Likumprojekts paredz noteikt piemaksu visiem vecuma pensijas saņēmējiem bez izņēmuma. Punkts 1. Punkts 2. Piesaistīt piemaksas apmēru minimālajai mēneša algai. Punkts 3. Nodrošināt piemaksas regulāru pārskatīšanu, indeksāciju. Un punkts 4. Veikt automātisku pensiju pārrēķinu. Par šo Latviju pirmajā vietā ierosinājumu balsoja 36 opozīcijas deputāti, pret bija 21 no pozīcijas un 24 atturējās. Jāsaka, klasika.
Turpinot noskaidrot jautājumus par premjeras Evikas Siliņas tēriņiem, tā teikt, dzīrēm, mēra laikā Latvija pirmajā vietā deputāti uzdeva jautājumus par reprezentācijas izdevumiem, pa detaļām, pa pozīcijām, kādām vizītēm, kādiem notikumiem. Saņēmām atbildes, jeb citiem vārdiem nesaņēmām nekādas atbildes, tikai un vienīgi atrakstīšanos ar norādēm uz noteikumiem, ar atsaucēm uz relīzēm un vēl dažādiem piedāvājumiem, tā teikt, meklējiet paši. 1. maija nedēļa ir aizritējusi, soļosim tālāk. Un te man jāpiebilst, ka Centrālā vēlēšana komisija ir apstiprinājusi parakstu vākšanas sākumu par 2. pensiju līmeņa uzkrājumu, tā teikt, atdošanu iedzīvotājiem. Un kas jums būtu jādara? Ja piekrītat šim ierosinājumam atļaut iedzīvotājiem izņemt šos uzkrājumus pēc saviem ieskatiem, tad jums būtu jābalso vai nu elektroniski, vai pašvaldībās. Un jābalso elektroniski lapā latvija.lv vai arī pašvaldību klientu apkalpošanas centros, kur to var izdarīt bez maksas. Piebildīšu tikai, ka šobrīd parakstu vākšana notiek ļoti straujos tempos. Paldies visiem, kas atbalsta, un ļoti ceram, ka izdosies savākt 155,000 parakstu, lai par to tad rīkotu referendumu. Ar šo labo ziņu arī šodien atvados. Sekojiet mūsu kanālam YouTube LPV TV. Ar jums būšu es, Līga Krapāne.